apļi un viļņi. Uzsākot vingrinājumu, dziļi ieelpojiet un sajūtiet savas pēdas uz grīdas. Mēs aicinām sajust un izpētīt, kā jūsu ķermenis var kustēties spirāļu, apļu un viļņu formās. Varat sākt veidojot apļus ar pirkstiem. Ļaujiet šai kustībai virzīties augšu pa jūsu roku, plaukstas locītavu, elkoni un plecu. Pakāpeniski sāciet iesaistīt kustībā abas rokas. Iztēlojieties apļus, spirāles vai viļņus, kas liek justies labi un komfortabli kustībā. Tad lēnām virziet savu uzmanību uz galvu un kaklu. Atbrīvojiet galvu un kaklu, ļaujiet viļņveida kustībai virzīties par mugurkaulu uz leju. Virziet savu uzmanību lejup uz kājām. Turpiniet viļņveidu un spirāles kustības abās kājās. Ļaujieties kustības plūsmai. Lēnām izmantojot apļu, spirālveidu un viļņveidu kustību, ļaujiet savam ķermenim izpētīt telpu, kurā jūs šobrīd kustaties. Virzieties kustībā, aptverot pēc iespējas plašāku telpu. Kustieties tik ātri vai lēni, cik šobrīd vēlaties. Lēnām atrodiet kustībai noslēgumu un pēc iespējas ļaujiet ķermenim būt mierā un komfortā. Vērsiet uzmanību uz savu elpošanu, domām un emocijām. Jūs varat sev uzdot sekojošus jautājumus. Ko jūs apļu, spirāļu un viļņu izpētes procesā izbaudījāt visvairāk? Kura no kustībām bija vispatīkamākā vai visnozīmīgākā? Kas ir mainījies?